Sveicu jūs šajā rītā Liepājas Baptistu Pāvila draudzes baznīcā mūsu dievkalpojumā. 2. vēstulē Korintiešiem 5. nodaļā 19. pantā mēs lasām: jo Dievs bija Kristū un salīdzināja pasauli ar sevi, tiem viņu grēkus nepielīdzinādams, un ir mūsu starpā licis salīdzināšanas vārdu. Tā ir liela žēlastība, kā arī šajā rītā mēs zinām, ka evaņģēlijs ir mūsu vidū. Tas tiek sludināts, tas tiek piedāvāts, lai mēs varētu gan evaņģēlija gaismā redzēt sevi, bet pār visam ieraudzīt Kristu, viņa žēlastību un sevi uzticēt viņam. Nāksim Dievu priekšā un uzticēsim šo dievkalpojumu Dievam kopīgā lūgšanā. Dievs, mēs pateicamies, ka varam būt šeit un ka varam zināt, ka dzīvojam šajā žēlastības laikā, kurā evaņģēlijs tiek sludināts, kurā tu pats tik tuvu pie mums pienāc Kristus personā. Paldies Tev par to. Paldies, ka mēs varam sagaidīt atkal, cerēt un ticēt Tavam darbam mūsu vidū šodien. Tēvs, svētī mūs savā žēlastībā ar to svētību, kas katram ir nepieciešama, vai uz atgriešanos, vai uz kādu iedrošinājumu, vai uz kādu skaidrību kādos jautājumos, vai dziedināšanu, jebkādā jomā, vai jebko citu. Dievs, esi mums žēlīgs, svētī mūs. Un svētī, ka tas, kas notiks, ka tas būtu Tavam godam un cilvēkiem par svētību. Tiešām palīdz. Mēs uzticamies Tev caur Jēzu Kristu un slavējam Tavu vārdu. Āmen. Mēs varam tiešām priecāties iekš Kristus. Un ja gadījumā kaut kas notiek mūsu dzīvē un kaut kas zūd, kur mēs ejam?
pie Jēzus. Vienmēr pie Jēzus. Un ja mums vajag kļūt gudrākiem teoloģijā, kur mēs ejam, pie Jēzus. Un ja mums vajag darīt žēlsirdības darbu, kas mums dod spēku? Jēzus dod spēku. Tieši tā, vienmēr tas ir Kristus. Kristū mēs esam apslēpti. Kristū mums ir piedošana, taisnošana. Kristū mēs esam jauni radījumi. Kristū ir viss mūsu vērtība, viss mūsu identitāte, viss mūsu varēšana. Mēs esam šodien pūpolsvētdienā pulcējušies kopā. Vēsturiski tiek pieminēts tas, kā Jēzus iejāja Jeruzālemē. Un tāpēc arī tās gaviles šajā svētdienā ir lielas, bet kristiešu dzīvē, ja viņas nekad nav tādas īsti mazas, vai ne? Jo Jēzus ir augšām cēlies un nākošā svētdiena ir Lieldienas svētdiena. Un tāpēc arī papildus visiem lūkšanas svētbrīžiem, kurus jūs varat atrast uz ziņojumu dēļiem, papildus tātad nāk klāt tas, ka ir ceturtdienas vakarā 18:00 šeit pat zaļās ceturtdienas dievkalpojums ar svēto vakarēdienu, piektdien 11:00 lielās piekdienas dievkalpojums. Par sestdienu būs tūlīt atsevišķa informācija, un svētdien 7:00 no rīta Kristus augšām celšanās svētku agrais dievkalpojums un 11:00 Kristus augšām celšanās svētku dienas dievkalpojums. Tā kā liksmosimies Kungā, tās iespējas ir daudz, un svarīgi, ka mēs atrodam sevi vienmēr viņā. Lūdzu, pārējos ziņojumus. Labrīt, mīļā draudze! Es ceru, ka mēs arī šodien varam līksmi teikt, ka Kristus ir augšām cēlies un priecāties, ka mēs varam vēlreiz atcerēties to, kā viņš nāca un kā viņš mira par mums, par mūsu grēkiem, un ka viņa upurī mēs esam pestīti un glābti. Un, diezgan bieži ir ļoti grūti to saprast mūsdienās, kad mēs jūtam ar sirdi, ka tā ir patiesība, bet nāk iekšā informācija, kas saka, ka nē, ka viss varētu būt radies arī citādāk, un ka būtībā viss, kas ir vajadzīgs, ir ilgs laiks, matērija un nejaušība, un tad tas viss var nejauši savienoties un sakrist tā, ka beigās tas rezultāts ir tāds, kāds viņš ir šobrīd. Daudzi cilvēki tam no visas sirds tic, un kā tad mēs, kristieši, varam atbildēt uz šādu liecību vai uz šādu apgalvojumu? Tad mēģinājums ir rīkot seminārus par to, kā mēs varam apskatīties uz šiem apgalvojumiem, apskatīties uz to, kas ir zinātnē zināms, kas ir fakti, un kā mēs, Bībelē ticīgi kristieši, varam tos faktus saskatīt. Es pats esmu biologs, kā redzat, te ir arī paziņojumi par šiem semināriem, kas notiks sestdien, jau nākamā sestdien 10:00 un pēc 2 nedēļām arī sestdien 10:00 9. aprīlī, kur runāsim par šīm lietām, par dzīvību, par dzīvības rašanos, par to, kā tā varētu būt veidojusies un attīstījusies, un kā mēs kā ticīgi cilvēki varam atbildēt, ja mums nāk apgalvojums, ka saka, ka nē, ka tas viss varētu būt radies arī nejaušības pēc, kā mēs tiešām varam saskatīt to, ka nē, ka viss ir radīts pēc Dieva gudrības, pēc viņa plāna, caur mūsu mīļo kungu un pestītāju kungu Jēzu Kristu, kurš arī šobrīd visu tur, un kad viņš atkal nāks un kad atkal būs jauna zeme un jaunas debesis, uz ko mēs tagad varam cerēt. Jo, ja mēs to redzētu, tad tā vairs nebūtu cerība, kā mēs varam cerēt uz to, ko mēs redzam. Tāpēc šie semināri par to, kā radusies dzīvība, kā tā ir veidojusies, arī par evolūcijas teoriju un par to, kā kristietis var to saprast un atbildēt uz šādiem apgalvojumiem, tad būs šie semināri. 26. martā sestdien 10:00 un 9. aprīlī arī tā ir sestdien 10:00. Tiešām nāciet, aizmugurē var redzēt izdevas materiālus, tos jūs varat paņemt, padalīt saviem draugiem, paziņām, kam tās lietas arī varētu interesēt, un arī lūdziet par to, lai Dievs šais reizēs pagodinās, lai viņš dod īpašu gudrību un īpašu atklāsmi, un pat ja visi jautājumi varbūt netiks atbildēti, lai tomēr Dievs ceļ mūsu ticību un lai viņš palīdz mums uz viņu paļauties visos dzīves brīžos, arī pat tad, ja mēs uzreiz neredzam un nesaprotam. Paldies jums un lai svētīgs šis dievkalpojums!
Labrīt! Tagad nelielu uzmanību es lūkšu bērnu vecākiem. Arī mēs gribam sagatavoties un piedalīties skaistajā Lieldienu dievkalpojumā. Tieši tāpēc aicinām pēc iespējas visus bērnus atvest sestdien 11. šeit baznīcā uz mēģinājumu. Tātad nākošajā sestdienā 11. Paldies! Labrīt! Es gribu paziņot jums, ka 11. un 12. aprīlī būs jau otrais seminārs sievietēm, kas dzīvo vienas. Un tas nav domāts sievietēm, kuras dzīvo tiešām vienas un neviena cita nav, bet tas arī domāts sievietēm, kas jūtas vientuļas. Un tāpēc es aicinu pieteikties pie manis. Jo šie semināri, kā izrādījās pagājušajā gadā, bija noderīgi daudzām sievietēm. Bija sievietes, kas teica, ka viņas nemaz tā nebija apzinājušās, ka viņas ir vienas, bet ja dzīvo ar Jēzu Kristu, ka tas ir pavisam citādāk. Un tāpēc es iedrošinu tiešām, kuras jūtās vientuļas, piesakieties pie manis, un ir arī informācija. Beigās tur ir mans telefons norādīts vai e-pasts, un varbūt paziņojiet vēl kādām, kas vēlētos noklausīties šīs lekcijas. Būs lektoras no Šveices, no Vācijas, no Skotijas. Šobrīd 4 lektoras. Informācijā ir mazliet citādāk, tāpēc, kad ir dažādi apstākļi gadījušies, un mums tās lektoras bišķi pamainījušās. Paldies! Paldies visiem, kas sacīja ziņojums. Šajā brīdī mēs lūksim Dievu, bet pirms lūdzam Dievu vēl dažas lietas. Tātad vēlreiz atgādinu tie flyeri par semināru vai jebkāda cita informācija ir aizmugurē pieejama uz galdiem vai arī mūsu piebūvē. Ja draudzes namā nedēļas laikā jūs varat arī nākt dažādos laikos un vēl iegūt šo informāciju. Un arī aicinājums tām sievietēm, kuras vēlās iegādāties žurnālu Marija un Marta, to droši pēc dievkalpojuma varat izdarīt. Ja? Tā kā šajā brīdī lūksim Dievu, un jo īpaši arī par tiem, kas nevar atnākt uz baznīcu, lai Dieva žēlastība ir ar viņiem, viņu slimībās, un lai Dievs palīdz viņiem. Un, protams, tas ir arī mūsu priekštiesība, mūsu atbildība šos cilvēkus iedrošināt visādos veidos. Bet tagad lūksim Dievu. Kungs, mēs pateicamies, ka varam būt Tavā priekšā. Pateicamies, ka varam zināt, ka esam Tava draudze, ka varam būt dažādi un tomēr vienoti Tevī. Paldies Tev par to. Paldies, ka Tu mūs mīli ar mūžīgu mīlestību un ka Tev ir padomā priekš mums mūžība. Paldies Tev par visu, ko Tu mums dāvini savā personā. Paldies, ka mēs Tevi esam jauni radījumi. Kungs, un svētī mūs savā žēlastībā. Un palīdz, ka mēs visu savu skatu savā dzīvē esam pielikuši pie Tevis, Kungs. Un paldies, ka Tu pats savā žēlastībā nāc palīgā mūsu nespēkā, lai tas varētu notikt. Mēs lūdzam arī tiem, kur šobrīd ir slimībā un nespēkā mājās, slimnīcās, kuriem arī ir vajadzīgs Tavs iedrošinājums, žēlastība un palīdzība. Svētī mācītāju Herbertu Ašmu, viņa nespēkā. Tēvs iedrošina viņu pār visam, stiprina viņu fiziski, ejot cauri šim laikam, un lai Tava griba notiek ar to, kad Tu viņiem mājās, bet mēs lūdzam svētī viņu bagātīgi. Lai tas, kas notiek ar viņu, ir Tavam godam un cilvēkiem par svētību joprojām, un stiprina dzīvesbiedri, rūpējoties par viņu.
Svētī arī Katiņu, Tēvs, dod viņai arī savu žēlastību, mierinājumu. Mēs pateicamies, ka varam atrast savu vērtību Tevī. Tāpat tās lūdzam arī par Tatjanu Spiģēnu, svētī viņu, tu redz viņas neveselību, Tēvs, dziedini viņu, palīdz, ka viņi var uz Tevi paļauties šai laikā. Svētī arī mazo Elīsu un viņas mammu Inetu. Dziedini šo mazo meitenīti, kungs, ka viņa var būt vesela, dziedināta no savas slimības, kurā viņa ir slimnīcā, apžēlojies par viņu. Svētī vecākus, rūpējoties, iedrošina, palīdz, ka viņi var paļauties uz Tevi. Svētī arī Gunāru Briedi, paldies par to, ka Tu esi palīdzējis operācijā, palīdz, ka atveseļošanās būtu veiksmīga un laba, ka viņš var atkal nākt un kalpot mūsu draudzes vidū, kā viņš to ir aktīvi darījis. Svētī viņu bagātīgi, Dievs, sargā viņu, stiprina viņu ticību, paļāvību uz Tevi. Svētī arī Ringoldu, šobrīd ārstējoties, palīdz viņam, dod mieru sirdī un prātā. Fiziski stiprina viņu, Tēvs, esi viņam žēlīgs. Svētī katru, kurš sauc uz Tevi, kuram ir vajadzīga Tavu palīdzību un žēlastību. Vai šeit, vai mājās, vai varbūt skatoties mūsu tiešraidē. Palīdz, Dievs, uzticēties Tev un zināt, ka Tu esi lielais ārsts, ka Tu esi lielais palīgs, ka Tu esi padomdevējs, ka Tu esi tas, kurš mūs vadi un tas, kuram viss ir zināms, kas notiek mūsu dzīvē. Palīdz sev ielikt Tavās rokās tiešām. Tēvs, mēs arī lūdzam par to, lai mēs varam būt Tavi liecinieki šajā nedēļā un turpmāk savā dzīvē par Tevi, par to, ka Tu esi dzīvs un ka cilvēku dzīves var tikt izmainīts, ja viņi Tev uzticās. Tēvs, palīdzi. Svētī mūs savā žēlastībā, svētī bērnus, svētī jauniešus, sargā no ļauna, palīdz sagatavoties lieldienām, svētī arī to pasākumu sestdienu, lūdzam Tavu žēlastību par Jurģi, ka Tu dod viņam ticībā, drosmi un spēku runāt par Tevi. Palīdzi atver klausītājus sirds evaņģēlijam, kungs, ka viņi uzticās Tev kā glābējam un kungam. Svētī mūs šajā dievkalpojumā, ka esam atvērti dzirdēt Tevi, Tavu vārdu, kungs, un palīdzi mums tam ticēt un pie tā turēties un Tavu vārdu slavēt savā dzīvē. Svētī arī Guntaru šodien sludinot Tavu vārdu mūsu vidū, palīdz, ka viņš to var darīt pilnīgā paļāvībā uz Tevi. Tevis stiprināts. Paldies, ka Tu mums esi. Āmen. Šajā brīdī tad arī vienosimies kopīgā dziedāšanā, slavēsim to kungu. Darīsim to ar visu sirdi. Vienalga ir cilvēki, kur varbūt nav dziedātāji, tad lūdziet Dievu tajā laikā, tuvojieties viņam. Acis nu atverimā.
tā ir mums liela priekštiesība, ka varam nākt Dievu priekšā un viņam sacīt to, kas ir mūsu sirdīs. Es aicinu, ka mēs šajā brīdī varam viens pret otru pagriezties un vēlreiz pielūgt Dievu saviem vārdiem, aizlūdzot varbūt par otru cilvēku, lai mēs esam atvērti tam, ko viņš grib darīt šodien mūsu vidū. Pagriežušies, lūksim Dievu viens par otru. Kungs, paldies, ka varam Tev uzticēties. Tu esi mūsu Dievs. Paldies Tev, ka Tu valdi varens spēkā un žēlastībā, ka tas mums ir pieejams arī šodien. Jēzu, uzticamies Tev. Āmen. Šajā brīdī saliksim savu ziedojumu. Tas ir mūsu mīlestības ziedojums, ar kuru mēs apliecinām savu vēlēšanos būt tajā misijā, kurā Dievs mūs ir aicinājis šajā pasaulē pasludināt evaņģēliju visiem ļaudīm. Darīsim to ar prieku un pateicību. Saucis pie Tevis nāku.
Celšies lūksim. Kungs, lai Tavu svētību un žēlastība ir pār šo ziedojumu un tā lietošanu, ka tas viss ir Tavam godam, cilvēkiem par svētību un daudzām dvēselēm par pestīšanu uz mūžīgu dzīvību. Kungs, svētī mūs, ka paļāvības pilni dzīvojam, ka vienmēr redzam Tevi savā acu priekšā un zinām, ka Tu esi valdnieks pār pasauli, ka Tu esi valdnieks par mūsu dzīvi, par mūsu vajadzībām, par mūsu vērtībām. Āmen. Sēdiet, lūdzu. Šajā brīdī aicinu bērnus priekšā ar skolotājiem. Mēs jūs vadīsim uz svētdienas skolu. Bērni, man jums jautājums. Tad, kad Jēzus sita krustā, vai vēl kādu kopā ar viņu piesit krustā? Jā. Ko piesit vēl krustā? Divus noziedzniekus, jā. Vai abi divi bija vienādi? Nē. Kāda bija starpība? Viens nožēloja savus grēkus, bet otrs ne. Paldies. Un tagad jautājums par Jēzus krustu. Tātad Jēzus piesit krustā, ja? Un ko vēl pienagloja pie tā krusta, kur pienagloja Jēzu? Kas kopā ar Jēzu aizgāja nāvē pie Jēzus krusta? Mūsu grēki, jā, mūsu grēki. Kopā ar Jēzu nāvē aizgāja mūsu grēki. Un mēs to svinam lieldienās, un ne tikai lieldienās, vai ne? Un šodien jūs arī svētdienas skolā domāsiet par to, ka Jēzus tiesāja, un tiesāja netaisni, un tie bija mūsu grēki, kur dēļ tas notika. Tā kā klausieties uzmanīgi, lai jūs varētu pēc tam māmiņām un tētiem arī visu pastāstīt, jā? Lūksim Dievu. Kungs, paldies, ka mēs varam jau no bērnības mācīt saviem bērniem, ka tie nebija tikai cilvēki, tā nebija tikai fiziska nāve, bet ka tur bija kādas lielas lietas notika pie krusta, ka mūsu grēku dēļ tas notika, un mūsu grēks tika tur pienaglots un aizsūtīts nāvē. Mēs tur mirām kopā ar Tevi, lai dzīvotu kopā ar Tevi. Svētī bērnus bagātīgi. Un svētī mūs šeit, domājot par Tavu vārdu. Āmen. Marka evaņģēlijas 15. nodaļa, sākot ar 6. pantu. Marks 15, sākot ar 6. Bet uz svētkiem tas viņiem mēdza atlaist vienu cietumnieku, kuru tie prasīja. Tur bija kāds vārdā Baraba, sagūstīts ar dumpiniekiem, kas dumpī bija izdarījuši slepkavību. Un ļaudis augšā sanākuši sāk prasīt, lai tiem tā darītu kā parasts. Un Pilāts tiem atbildēja un sacīja, vai jūs gribat, lai es jums atlaižu jūdu ķēniņu? Jo viņš zināja, ka augstie priesteri to bija nodevuši aiz skaudības. Bet augstie priesteri sakodīja ļaudis, lai labāk tiem atlaistu Barabu. Bet Pilāts atkal griezās pie tiem un sacīja, ko tad, lai es daru ar to, ko jūs saucat par jūdu ķēniņu? Un tie atkal brēca, sit viņu krustā. Bet Pilāts tiem sacīja, ko tad viņš ļaun darīs? Tie vēl vairāk brēca, sit viņu krustā. Bet Pilāts, gribēdams ļaudīm iztapt, tiem atlaida Barabu, un Jēzu lika šaust un nodeva, lai sistu krustā. Āmen. Mēs Jēzu pateicamies
ka šai dienā drīkstam skatīties šo raksturvietu, šo notikumu. Un debes Tēvs, mēs lūdzam, ka Tu atklāji tos dziļumus un to žēlastību, ko var redzēt šajā raksturvietā. Caur savu garu izlej šo dzīvību mūsu miesās, mūsu garā, mūsu dvēselē. Un mēs pateicamies par Tavu darbu mūsos. Āmen. Mazliet derētu paskaidrot, kas tur notiek. Baraba ir kāds vīrs, kas atrodas cietumā, un visos 4 evaņģēlijos viņš ir minēts, diezgan skaidri aprakstīts. Un man liekas, Matejā ir skaidri norādīts, ka viņš ir hronisks noziedznieks. Citos pārējos 3 ir norādīts, ka viņš ir kādā dumpī, kādā sacelšanās pret Romas varu kļuvis par slepkavu. Lai vai kā? Es nedomāju, ka toreiz bija kaut kas tāds kā cilvēktiesības un cietumnieku tiesības un ēdiens par brīvu. No to varbūt kaut kādu ūdeni, maizi deva. Toreiz tas vēl bija cietums. Viņam nespīdēja nekāda žēlastība. Jautājums varbūt bija tikai par to, cik bargā nāvē viņš drīkstēs iet. Ja nu viņš bija hronisks noziedznieks un slepkava kļuvis, asinis bija pie viņa rokām, vai arī tiešām pret pašu varu sacēlies Romas impēriju, par ko tā vai tā ir nāves sods. Jautājums bija tikai, ja viņš būtu ar kaut kādām Romas asinīm, romiešu pavalsniecību, kā Pāvils, tad viņš varēja cerēt uz galvas nociršanu, bet tas par Barabu šeit nav teikts. Iespējams mocīšana un tad krusts. Par biedinājumu arī citiem. Tā tas vīrs tur ir, šajā cietumā. Varat iedomāties to, ka viņš šajā cietuma kamerā, lai kādās labās domās viņš par sevi arī nebūtu, viņš zina, ka Romas ķeizara priekšā viņš ir vainīgs. Vai nu kā noziedznieks, vai kā pretvalstīs dumpinieks, viņš ir vainīgs. Viņš sev nevar nekādīgi attaisnot. Vainīgs. Un ja viņam bija kaut kas vēl no tām morāles normām, vēl dzīves viņa dvēselē, tad arī Dievu priekšā viņš bija vainīgs, jo viņš bija izlējis asinis. Vainīgs. Lai kā viņš nemēģinātu izlavierēt, vainīgs. Jūs saprotat, ka mēs skatāmies uz Barabu, uz bezizejas situāciju. Vainīgs. Un tad šajā ceturtdienas naktī, piektdienas rītā, viņu izsauc tautas priekšā, viņu palaiž vaļā. Filmās tas ir daudz mēģināts attēlot, kā tas būtu varējis notikt.
Bet vai mēs varam iedomāties to šoku, to pārsteigumu? Vai varam iedomāties to, ka viens, kas ir vainīgs, tiek palaists vaļā? Un viens cits viņa vietā tiek sists krustā. Mēs bieži šim notikumam pārlidojam pāri, bet mēs neredzam kādu ļoti būtisku lietu, mīļie draugi. Jēzus tur nostājās, un paša Dieva plānā bija Barabu atlaist brīvībā. Es, kas esmu pelnījis nāvi, Jēzus man atver durvis un pats iet nāvē manā vietā. Vai tur bija kāda baiga saskatīšanās starp viņiem? Vai viņi viens otru redzēja? Varbūt redzēja, varbūt neredzēja. Bet kaut kā tās Poncija Pilāta situācija liek domāt, ka tie divi tur bija izvēlei tautas priekšā. Jēzus ne vārda neteicis, palaida vienu vaļā, jo viņš pats bija nolēmis iet mirt viņa vietā par viņa grēkiem. Vai mēs varam kaut ko nojaust no tās žēlastības, kas plūst no Jēzus, pat vēl nāves stundā? Es domāju, ka Baraba ilgi vēl kožļāja šo. Un nekur jaunā derībā vairs nav minēts, kur viņš aizgāja, pazuda, vai viņš kaut ko ar šo žēlastību izdarīja. Vai viņš sāka nojaust, kas notika. Gribētos domāt, ka jā, jo kaut vai viens tāds neuzkrītošs vīrs, kurš tika paņemts Jēzum kā krustanesējs mazliet vēlāk, tas ir minēts kā Aleksandra un Rufa tēvs. Tie divi bija zinām traucē. Viens pieskāriens Jēzus krustam, un tu esi apžēlots. Un šodien nekas nav mainījies. Viens pieskāriens mūsu kunga krustam, un tu esi brīvs. Dievu priekšā Baraba arī bija vainīgs. Un Jēzus neprotestēja, kad Barabu palaida vaļā. Es pat gribētu domāt, ka Svētais Gars spēcīgi strādāja, lai Barabu atbrīvotu. Velns domāja, ka viņš nogalinās glābēju un ar to būs viss, bet tieši tajā momentā bija spēks. Tā žēlastība, kas plūst, kuras liecinieki mēs visi šeit esam, tā ir spēcīga vēl šodien. Barabam nebija jāiet pie krusta, jo Jēzus aizgāja viņa vietā. Es nāku no vienas zemes, drīkstēju tur kādu brīdi padzīvot, tā es gribēju teikt.
kura visādā ziņā varētu teikt ir morāli diezgan stingra zeme. Bet pie politiskā korektuma pieder aborti. Tur ir daudzi cilvēki, pie kur rokām ir asinis. Ja viņi to saprastu, viņiem ir piedošana, tāpat kā Barabam. Tieši tāpat kā Barabam. Musulmaņu zemēs par grēku tev nomētā ar akmeņiem. Par laulības pārkāpšanu tev nomētā ar akmeņiem. Šajā jaunā darībā nevienam nav jāmirst zem akmeņiem, jo viens to izdarīja. Manā vietā. Un es gribētu izaicināt un iepriecināt ikvienu no mums, kas šeit esam, ja Jēzus izglāba Barabu, pie kura rokām bija asinis, kurš bija noziedznieks, Dievu priekšā. Ja Jēzus izglāba viņu, kāpēc tu domā, ka kaut kas tavā dzīvē ir neatrisināms? Kāpēc tu pretojies Dieva žēlastībai dažreiz savā sirdī un nepieņem to piedošanu, kas tiek piedāvāta? Kāpēc tu domā, ka tev kaut kas nepienākās? Vai tu neesi cienīgs? Ja Jēzus no nāves ķetnām izrāva Barabu pēdējā mirklī, kāpēc tu domā, ka tava problēma būtu kaut kas sevišķs? Kad mēs nākam pie mūsu kunga, mēs sakam, te nu es esmu. Te nu es esmu. Dari kaut ko. Un neviens grēks, kaut arī sarkans kā asinis, tas kļūst baltāks par sniegu. Baltāks par sniegu. Tāds ir mūsu kungs. Es drīkstu nākt ar savām finansiālām problēmām pie viņa, teikt, te nu ir kaut kas neatrisināms manā dzīvē. Un Jānis raksta, mēs skatījāmies no ļoti barga skatu punkta vakar un aizvakar. Un Jānis raksta, bet tāpēc Jēzus nāca, lai iznīcinātu velna darbus. Tāpēc jau viņš nāca, lai iznīcinātu velna darbus. Un es domāju, ka man finansiālā bezizēja ir kaut kas šausmīgs. Viņš Barabu izrāva no nāves ķetnām. Es drīkstu nākt ar savām veselības lietām un teikt, te nu es esmu. Nav tāda lieta manā dzīvē, tavā dzīvē, par kuru mūsu kungs būtu tā kā izbrīnīts, tā kā šokā, ka tas notika. It nekas nav un nevar tāds notikt manā dzīves gājumā, kur Dievs teikt, tā nu tiešām es nebiju domājis.
es drīkstu nākt ar visu pie viņa, teikt, kungs, te nu es esmu. Pie vārda Jēzus debesis sakustās. Manā dzīvē un tavā dzīvē. Pie skaļi izteikta vārda Jēzus debesis un zeme sakustās. Jēzus vārdā ir spēks. Tāds ir mūsu kungs. Tāds ir mūsu kungs. Un ja tas tā neizskatītos pavisam muļķīgi, mēs varētu pārtraukt runāt, vienkārši klusēt un gaidīt, kā tajā pēdējā pielūgšanas dziesmā. Jo tagad svarīgāk ir tas, ko tu savā sirdī runā ar mūsu kungu. Es varu tikai palīdzēt tavu skatu pievērst viņam. Tagad ir svarīgāk, kā tu ar viņu ej kopā. Un nekas vairāk nav svarīgi. Kādā sapnī, tas man liekas bija vēls rudens, ja ne ziema jau, pat 15. gads vēl. Es pamodos un man bija tik žēl, ka tā nebija īstenība. Un tagad es domāju, es nesaprotu, vai tā bija īstenība vai ne. Tas sapnis vēl vienmēr ir dzīvs. Es biju ārā, bija pilnmēnes nakts, skatījos tā kā uz to mēnesi, cik viņš spožs un liels. Un blakus viņam bija tā kā zvaigzne un tādu zvaigzne. Un kaut kā vienmēr mēnesis gaismā tās zvaigznes jau nobāla, bet šī tā kā uzkrit mazliet. Un tad tā zvaigzne nāca arvien tuvāk un tuvāk, un es jau nojautu, tas ir viņš. Un tas ir sapnis. Un es pamodos ar šo ārprātīgi, smeldzīgi, skaisto sajūtu, ka es viņam neteicu neko, un viņš man neteica neko, un šī bezvārdu sazināšanās. Es to sapni lietoju šodien, tad, kad es drīkst pastaigāt gar Jūrmalu vai uz Ziemeļmola, kas man ir ļoti tuvu šobrīd. Mūsu kungs mūs tik ļoti, ļoti mīl. Mūs par līgavu nosaukdams, kuras dēļ viņš savu dzīvību deva, lai pasargātu. Un viņš tevi paņēma un zināja, pirms tu viņam piederēji. Un tavas nepilnības ir tikai nopietnas sirds atzīšanās jautājums. Un nekas vairāk. Viņš gaida uz tevi un uz mani. Lai mūsu kungs palīdz mums šajā nedēļā, kad tuvojamies lieldienām,
redzēt šo žēlastību, kura plūst vēl šodien, kurai nekas nav par grūtu, kurai viss ir pa spēkam. Un šodien mēs neesam tikai līgava, bet mēs esam arī karotāji viņa armijā. Šī žēlastība mūs ir iecēlusi citā pozīcijā. Un mēs drīkstam nostāties pretī savai problēmai un pateikt viņai aiziet Jēzus vārdā. Sāc cīnīties. Sāc karot. Romiešu vēstulē ir teikts, un tas pats gars, kas Jēzu no miroņiem uzcēla, ir arī tevī. Un tavas miesas padarīs dzīvas. Lai Dievs mūs svētī. Šajā rītā es gribēju izcelt tikai šo glābšanas darbu. Visas lietas, visas problēmas Viņš grib atrisināt, lai tu esi brīvs, lai mēs esam brīvi. Piecelsimies lūgšanai. Kungs, Jēzu, tavās rokās noliekam sevi no jauna. Un mēs zinām, ar prātu zinām un lūdzam, Svētais Gars, dari to, ierakst to mūsu sirdīs. Lai kas tas arī nebūtu mūsu dzīvē, viss tavā vārdā ir uzvarēts. Tavā vārdā vēl demoniem jāatkāpjas no mūsu dzīves. Tavā vārdā slimībai jāatkāpjas no mūsu dzīves. Jēzus vārdā brīvība šodien un mūžīgi. Jēzus vārdā pestīšana, nomazgāšana no grēkiem. Viņa asinīs ir dzīvība un žēlastība. Un svētā vakarēdienā, vīnā un maizē ir dzīvība un dziedināšana. Jēzus svētī mūs, to lūdzamies. Tēvs, pacel mūsu skatus augšā uz tevi, jo mēs zinām, ka visu jau tu esi piepildījis, izdarījis, un mēs atzīstamies tajos sīkumos, kas gar mūsu kājām pinās, un lūdzam piedošanu, ja vajadzīgs, lūdzam atbrīvošanu, ja vajadzīgs, un jau tagad pateicamies, ka Jēzus vārdā esam brīvi. Jēzu, tev lai gods. Jēzu, tu esi liels. Viens skaļš sauciens, Jēzus, un viss ir atrisināts. Debes Tēvs, tu patiešām esi tētis debesīs, kas dod to labāko saviem bērniem. Tev lai gods, kungs. Tev lai gods, kungs. Svētī Pāvilus, debes Tēvs. Svētī Liepāju caur šo draudzi. Svētī, kungs Jēzu. To lūdzamies. Āmen.
kopdziesmas laikā gatavosimies vakarēdienu baudīšanai, ko darīsim nākot priekšā. Diakoni, lūdzu, arī dziesmas laikā nāciet lūdzu jau priekšā. Šajā brīdī mēs baudīsim vakarēdienu. Mēs nāksim viņa priekšā, lai atzītu, tu esi kungs, tu samaksāji par maniem grēkiem, tavu vārdu es slavēšu, tavu vārdu es augsti celšu. Baudīšana ir arī Kristus pasludināšana, ka Kristus ir nomiris arī par mani. Cik kārt jūs no šīs maizes ēdat un no šī biķera dzerat? Pasludiniet tā kunga nāvi, tiekams viņš nāk. Un tie, kas tam tic, kas to ir piedzīvojuši, tiem šī baudīšana ir arī šī pasludināšana. Tā ir žēlastība mums, draugi. Paldies Dievam.
aicinu piecelties lūkšanai. Tanī naktī, kad tas kungs tika nodots, viņš ņēma maizi, pateicās, pārlauza un sacīja: ņemiet, ēdiet, tā ir mana miesa, kas par jums top dota. To dariet mani pieminēdam. Tāpat arī biķeri pēc vakarēdienu ņēmis, sacīja: šis biķeris ir jaunā derība manās asinīs. To dariet, cik kārt jūs to dzērat, mani pieminēdami. Kungs, mēs esam tavā priekšā. Mēs pateicamies, ka tu nomiri par mūsu grēkiem īstajā laikā, īstajā brīdī. Mūsu grēki bija uzlikti tev kopā ar Barabas grēkiem. Un tu nomiri par tiem. Pirms Baraba nomira savos grēkos, tu nomiri par viņu. Un šodien, pirms mēs mirstam, tu jau esi nomirs par mums, kungs. Mēs tev pateicamies par to un uzticamies tev un tavam upurim pie krusta Golgātā un slavējam tavu vārdu. Kungs, un ja kaut kas ir, kas ir ienācis mūsu dzīvē, kā nešķīstība un grēks, šķīstī, paņem to prom, šķīstī, palīdz to atzīt un uzticēt tev. Un tu esi uzticīgs un taisns, ka tu mums piedod grēkus un šķīsti mūs no visas netaisnības. Slavēts, lai ir tavs vārds. Svētī šo maizi, svētī biķeri, ko baudīsim. Tiec tu godināts mūsu vidū. Āmen. Nāksim un baudīsim kā parasti.
Kungs, mēs pateicamies Tev. Tu esi brīnišķīgs. Paldies par Tavu uzvaru pie krusta, ka kopā ar Tevi mēs esam vairāk kā uzvarētāji šajā pasaulē. Slavēts, lai Tu esi mūžīgi. Uzticamies Tev, lai dzīvotu Tavam godam. Lūdzam Tavu žēlastību, Tavu apsardzību, gudrību no Tevis, ko Tu arī neliedz mums. Āmen. Mēs dziedāsim pēdējo kopdziesmu, pirms tam vēl atgādinu, ka tūlīt šodien pēc dievkalpojuma iespēja būt sadraudzībā mūsu, tā teikt, virtuves daļā, kur varam iet un ēst un baudīt šodien atkal kāds pusdienas un tāpat tēja kafiju, vienkārši būt kopā. Un arī gribu atgādināt, kā parasti lieldienās starp dievkalpojumiem, ja kādi vēlas palikt kopā, pavadīt laiku sadraudzībā, tātad pēc agrā dievkalpojuma, kas ir 7:00, mēs tad varam palikt kopā šeit uz vietas, tēja kafija būs tik daudz kā parasti, tātad nākam ar saviem groziņiem, esam kopā sadraudzībā un sagaidām dievkalpojumu 11:00. Tie, kas to vēlas. Dziedāsim piecēlušies. Tēva mīlestība, Jēzus Kristus žēlastība un svētā gara sadraudzība, lai ir un paliek ar ikvienu no jums no šī laika mūžīgi. Āmen.